tas atbalsts, ko Eiropa varētu sniegt Ukrainai, ir daudz par mazu, lai arī ekonomiski Eiropa ir reizes 8 lielāka nekā Krievija. Tad finansiāli būtu vairāk jāatbalsta? Finansiāli, militāri, jebkurā veidā, teiksim, arī šīs militārās industrijas spējas, nu, kaut vai to pašu Vāciju, kur, manuprāt, lietas ir uzlabojušās pēc Merca nākšanas pie varas, tika solīts pirms gada, kad Taurus raķetes tiks sūtītas uz Ukrainu, vai tad mēs esam kādu redzējuši? Neesam. Tālāk, ja mēs runājam, piemēram, arī par sankcijām. Sankcijas bieži tiek pieņemtas tādā formā, kas vismazāk, protams, sāpina pašas Eiropas rietumu valstis, kas ir saprotams, bet tajā pašā laikā ir kāda jēga sankcijām, ja mēs nevaram panākt vajadzīgo rezultātu. Joprojām liela daļa Eiropas valstu pērk gāzu un naftu no Krievijas. Ir pateikuši, ka to nedarīs tikai sākot ar 27. gadu. Mēs zinām, ka kaut vai arī mums Latvijā tas nav viennozīmīgi, bet vismaz mēs no tā esam atteikušies un mēs neredzam, ka šeit ekonomika ciestu. Tālāk transatlantiskās attiecības. Es domāju, ka, protams, ir ļoti jauki braukt ar, teiksim tā, kukuļiem un dāvinām uz Vašingtonu, bet jautājums ir lielāks. Kāpēc Amerikas Savienotās valstis ir tās, kas vada šīs sarunas miera procesu, it kā miera procesu starp Ukrainu un Krieviju, kāpēc to nevada Eiropa? Tāpēc, ka mēs ar to vien, ka mēs palūksim, lai arī mūs pielaiž pie galda, jau šīs pozīcijas neiekuros.